Tā, tagad kaut kas nav tas, ko es gribēju. Tā. Jā, labdien visiem un liels paldies visiem iepriekšējiem runātājiem, jo tas man uzdevumu padara krietni vieglāku, jo noklausoties visu to, ko mēs jau līdz šim dzirdējām, ir tiešām atliek tikai viens jautājums, kāpēc gan ar to nedalīties, kāpēc gan nepastāstīt citiem, kāpēc gan neuzaicināt citus, savus draugus, paziņas, kolēģus, kļūt par šīs ziņas nesējiem, jo mēs vairāk cilvēkiem šo aiznesīsim, jo vairāk cilvēki būs laimīgi. Un es zinu, ka jaunajiem partneriem pirmā vienmēr ir tā grūtākā lieta, kā es varētu tagad, kā es lai tagad piezinu, kā lai es tagad kādam kaut ko tādu izstāstu. Es vienmēr saku, bet saprotiet, ka es esmu laimīga, ka kāds ar mani ir padalījies, jo es esmu to laimīgo vidū, kurš sadzirdēja šo ziņu un to izmanto šobrīd ikdienā gan savai ģimenei, gan saviem draugiem, gan saviem klientiem, un arī savus partnerus es uzaicināju šajā biznesā, un daudz no tiem jau daudz ko ir sasnieguši, un es ceru, ka sasniegs arvien vairāk un vairāk. Tāpēc atmetam vispirms šīs te bailes un domu, ka mēs nezinām, kas mums jādara. Es atvainojos, man pārleci. Kā mēs zinām, tad, kad mēs sākam šo biznesu, ja, tad pirmais uzdevums ir 100 kontaktu saraksts un sarunāt tikšanās. Un es pateikšu, ka visa šī biznesa laikā šīs principā ir divas pamatlietas, kas ir vissvarīgākās, ar kurām joprojām ir jāstrādā vienalga, vai tas ir 1., 2. vai 5. vai 6. gadā. Jo kontaktu saraksts, tas ir tāpat kā mūsu dārziņš. Ja mēs tajā kaut ko iestādām, tad mums ir jāparavē, mums ir jāapskatās, kas mums tur aug, kaut kas jānomaina, kaut kas jāpieliek klāt, kaut kas jānoņem nost. Tāpat arī ar kontaktu sarakstu. Tas nav tā, ka jūs vienreiz uzrakstat 100 cilvēkus, un ar to visu dzīve beidzās, un viss ar šo te jūs tikai strādājat. Tas tāpat kā Redijs Geišs saka, tas tā kā spēlēt violi. Tāpat jums arī jāmācās apieties ar šo sarakstu, visu laiku viņu papildināt. Un ko es vēl gribētu teikt, ka tad, kad jūs kļūsiet par partneri vai esat jau partneris, es varu 100% sadarēt, ka jums mainīsies skats uz apkārtējiem cilvēkiem. Jūs ikdienā daudz vairāk ieraudzīsiet, ko jūs varat, kam jūs varat šo pastāstīt un ko jūs varat uzaicināt biznesā. Pat ja sākumā jums liekas, ka jūs nevarat nokomplektēt 100 cilvēku sarakstu, jūs redzēsiet, ar laiku tas mainīsies. Viss ar laiku mainās, tas tāpat kā dārziņš sāk augt, ja kaut kas tur plaukst un kaut kas izdodās un kaut kas varbūt arī neizdodās. Ko es vēl gribētu ieteikt, ka nenoliekam tālu savu ekspresa starta grāmatiņu, ar ko mēs sākam, jo tā principā ir mūsu bībele. Tā ir jāskatās un jālasa un jāpārlasa, un tad, kad jums rodās šaubas un sajūt, ka jūs nemākat uzrunāt, atšķiriet vēlreiz to grāmatiņu, palasiet vēlreiz, kas tur ir rakstīts, paskatieties savus mērķus un sekojiet sistēmai, kas šajā grāmatiņā ir rekomendēta. Tur viss ir izdomāts. Kas attiecās uz uzaicināšanu, tad atceramies, kad ir, paskatāmies 31. līdz 37. lapus, tur viss ir ļoti skaisti uzrakstīts, un varbūt es pirmajā reizē lasot arī likās, jā, tas ir kaut kādas standarta frāzes un tam līdzīgi, bet tur ir pati būtība iekšā. Mēs jau runājot paši pielāgojam un atrodam savu metodu, kā mēs uzrunājam, bet šeit ir ielikti paši pamati. Tāpēc te ir visi soļi, es tikai atšķiru vēlreiz šīs lapuses, tas nav jums tagad jāpēta. Vienkārši atgādinu, ka apskatāties vēlreiz savā starta grāmatiņā, ekspresa startā, kā uzrunāt klientus, tad, kad jūs par to baidaties vai šaubaties, vai jums liekas, ka nav īstais brīdis, vai pirms pat varbūt jūs sākat savu ikdienas zvanu sesiju, ja? Vēlreiz atšķiriet, apskatieties. Es savukārt skatos jau tālāk arī un meklēju sev idejas un meklēju un klausos ļoti daudz arī to, kā mūsu līderi, kā viņi to visu dara. Un viena no grāmatām, ko es tagad citīgi gan lasu, gan klausos, es jau arī audio grāmatas izmantoju, jo mēs esam steidzīgā laikmetā un ir ļoti ērti braucot mašīnā, uzlikt klausīties, vai ejot, nūjot vai pastaigās, ja, uzlikt sev audio ierakstu un klausīties un kļūt arvien gudrāks un gudrāks. Un viens no maniem guru šajā nozarē ir Redijs Geišs. Es esmu izlasījis jau noklausīsies vairākas grāmatas un, protams, cenšos vienmēr klausīties arī viņa
runas Spotify viņa un arī, protams, mūsu pašu konferencēs viņš ir regulārs viesis, un es domāju, viņš ir spožs savas nozares pārstāvis, gan ar to, ka viņš rāda piemēru, kā viņš ir šajā nozarē sasniedzis daudz, gan ar to, ka viņš ir atradis būtībā vairākas atslēgas un vairākas lietas, ko viņš var ieteikt citiem, kā tā sistēma strādā. Un es arī gribēju padalīties, ko es esmu palasījis, varbūt daudz arī ir to lasījuši, bet varbūt mēs varam kopīgi pašķirstīt kopā šo te Randy grāmatu. Man ir tas priekš, jā. Pirmais, ko Randijs saka par attiecībā uz uzrunāšanu, ka mums vispirms ir jāatbrīvojās no bailēm saņemt nē. Tas ir viegli pateikt, tas nav tik viegli izdarīt. Pati zinu. Bet es vienmēr sev atgādinu tieši šo te, tad, kad es uzrunāju kādus cilvēkus, ka tieši tāpat kā es nonācu šajā te biznesā varbūt nejauši, tāpat tās ir ļoti daudz cilvēku, kuri varbūt priecāsies pēc kādu laiku būs tev pateicīgi gan par to, ka tu pastāstīji par šo biznesu, gan ka tu pastāstīji par šo koncepciju. Un nevajag domāt, ka mūsu viens zvans kaut ko ļoti daudz ietekmē tam cilvēkam dzīvē. Viņam ir daudz kas cits, ar ko viņi ir aizņemti, katram savas lietas, nenomaksāt rēķini, savas rūpes par bērniem, skolu un tam līdzīgi. Un pēc mūsu sarunas es varbūt pēc tam vēl ilgi uztraucos par to, kā es runāju, vai man tur sanāca, vai tas bija pareizi. Bet cilvēks vienkārši noliek klausuli un viņš aiziet savās ikdienas lietās, skatās televīziju vai iegrims savā Facebook profilos un vispār par to aizmirst, un viņam tas neliekās nekas svarīgs. Nedomāsim, ka mēs esam visi pasaules naba, tāpēc darīsim vienkārši savu darbu. Un vienmēr atcerēsimies, ka kuri ir tie labākie kandidāti. Tie, kuri sadzird, un tie, kuri paliek pēc tiem visiem, kuri ir pateikuši nē. Ir jābūt šiem nē, tas tāpat kā balansā visam jābūt, arī šie nē būs, un nevajag domāt, ka tāpēc, ja mēs tā kā, nezinu, oficiants piedāvājam kafiju, un kāds pasaka, nē, es šobrīd nevēlos to kafiju, tāpēc, ja oficiants neiet prom no darba. Tāpat tās arī mēs, ja mēs piezvanam un cilvēkam izstāstam šo biznesa iespēju, un viņš saka, nē, viss kārtībā, varbūt tas ir šobrīd nē, varbūt tas ir vispār nē, viss kārtībā. Mums ir daudz pasaulē 7,7 miljardi cilvēku, kurus var uzrunāt un kuriem var piedāvāt. Visiem pietiks gan partneru, gan visiem pietiks klientu. Tā man ir uz priekšu. Bet kas ir vēl svarīgi ar šo savu domāšanu? Vispār mums ir jāpārprogrammē savu domāšanu. Mums varbūt ir jāpadomā nevis, kam es šo varu pārdot, bet gan kam būtu nepieciešami šie produkti. Tāpat tās nevis, ko es varētu ievilkt šajā biznesā, tā kā manipulēt ar cilvēkiem, bet gan, kam es varētu palīdzēt ar šo biznesu. Varbūt ir daudz cilvēki, kuri pie sevis domā, ka viņi kaut ko gribētu dzīvē uzsākt, kaut ko darīt citu, vai meklēt kādas citas ienākuma avotus. Ja? Tāpat tās mums vajadzētu arī padomāt, nevis tikai, kas varētu pārdot šos produktus, bet kā šie produkti un biznesa iespēja var kļūt par pievienoto vērtību daudziem cilvēkiem ap mani. Un uzrunas veiksmes pamatā vispirms ir, protams, stāja un pārliecība. Un tāpēc ir svarīgs šīs mūsu konferences, tāpēc ir svarīgs iknedēļas lekcijas, tāpēc ir svarīgs tikšanās ar saviem biznesa aplainiem, saviem sponsoriem, lai mēs kopā savāktu šo te pārliecību un iegūtu savu stāju. Jo, ja mēs zvanām un sakām, man te tāds biznesiņš, vai man te tāda eļļiņa, vai man te tāds darbiņš, varbūt tad mēs jau savā formā un izteiksmēs veidā, kā mēs uzrunājam cilvēkus, mēs jau viņam iemetam šaubas par to. Ja mēs zvanām un sakām par to, ka es esmu atklājis kaut ko vienkārši superīgu, ja mēs zvanām un sakām, tu zini, es jau esmu šeit visu sev pārbaudījis, tas strādā. Es ļoti gribētu, ka tu arī paskaties, kā tas varētu palīdzēt tev un tavai ģimenei. Tad tā ir pilnīgi cita sajūta, jo pat mūsu balss vibrācijas ir tās, kas nodod šo ziņu cilvēkam par to, ka ir kaut kas vērtīgs, kurā vajadzētu ieklausīties.
Un mums ir jābūt drošiem un pārliecinātiem arī tad, kad cilvēks sāk apšaubīt to, ko mēs darām, un kritizēt, un apšaubīt nozari un vispārējo. Ja mēs zinām, ka tas strādā, un kā es redzēju līdzinājā konferences gaitā, cilvēki to, ko viņi stāsta, mēs redzam, ka tas strādā gan no produktu viedokļa, gan no biznesa viedokļa, tad kāpēc gan nebūt stingriem savā nostājā, te pašā laikā draudzīgiem, bet tomēr pārliecinošiem. Tā. Un ko es vēl gribētu teikt, lai dabūtu šīs pareizās vibrācijas balsī, protams, ir svarīga šī tā mūsu aizrautība, mūsu kaislība. Ja mēs paši neticam lietai, ko mēs darām, tad kā mēs varam iedomāties, ka kāds cits tam var noticēt? Tāpēc es vienmēr skatos ar abrīnu un simpātijām pret mūsu līderiem un gan šeit Latvijā, gan zem Zino, ar kādu aizrautību, ar kādu kaislību viņi pasniedz šo te biznesa iespējumu produktus. Un arī tas, ka ir nepieciešama šī te intensitāte. Ja mēs būsim tādi lēni plūstoši, mierīgi, ja, tad bieži vien cilvēki nesadzird, jo mums apkārt ir tik daudz informācijas, mums apkārt tik daudz visu kaut ko stāsta, tāpēc mums ir jānāk ar šo ziņu skaidru un pārliecināt. Un, kas vēl ir svarīgi, ir šī steidzamība, ja, ka tieši tas, kad ir labākais brīdis uzsākt šo biznesu. Šodien vai vakar bija jau šī iespēja. Es jums varu pateikt arī savu piemēru saistībā ar akcijām. Es pirms gada, ja es nemaldos, bišķīt vairāk kā gada, arī nolēmu iegādāties akcijas, biju saņēmusi dividendus savā otrā uzņēmumā un domāju, kur gan varētu prātīgi ieguldīt naudu. Un es domāju, kāpēc gan ne, ja šajā es redzu, ka šī nozara ļoti labi attīstās, varbūt es varētu arī nopirkt kādas akcijas šeit zem Zino. Un es jums pateikšu, ka es vakardien apskatījos savā akciju kontā un kad es ieraudzīju, ka mana ieguldītā summa ir reiz 7. Es sajūtos tieši tā, ka es izdarīju pareizi. Un neskatoties uz to, ka, teiksim, akcijas šobrīd, man liekas, ir salīdzinoši dārgas zem Zino, es nolēmu, ka šī gada daļu dividendus atkal ieguldīšu šajās akcijās, un viņas noteikti turpinās augt. Un tas nozīmē, ka nevajag neko gaidīt, tā steidzamība ir šobrīd, jo mēs zinām, ka tās akcijas būs daudz, daudz vērtīgākas pēc vēl pāris gadiem. Un attiecībā uz kandidātiem ir viena ļoti svarīga ziņa, ka kandidāti gan kā klienti, gan kā biznesa partneri, viņi bieži vien nezina, ko viņi nezina. Un tas ir tas, ka viņi nezina, ka šis produkts varētu būt viņa interesēs, viņi nezina, ka tas bizness būtu viņa interesēs. Un mēs viņus mīlam, cienam, un tāpēc mēs viņus uzrunājam. Mēs nestāstam šīs iespējas cilvēkiem, kas mums nav svarīgi. Un tāpēc mums ir jāprot cilvēkus tomēr novest līdz tam, ka viņi noklausās to ziņu. Un šeit ir jau tādas dažas instrumentu lietas, kas jāmāk darīt un ko es arī tikai mācos. Ir viena lieta, ka telefonu sarunā mēs nedrīkstam jau sākt stāstīt prezentāciju, būt jau detaļās iegrimt, jo mēs būtībā apdalām to cilvēku, jo mēs kaut ko daļēji viņam tikai pastāstam. Mums ir svarīgi tomēr, lai viņš saņem pilnvērtīgu informāciju, un to viņš var saņemt vai nu tikšanās ar mums, vai nu tā ir lekcija, vai nu tā ir konference, un tāpēc mums ir jābūt gudriem un jāsaprot, ka mums ir jāpārvar šī cilvēku dabiskā tieksme uzreiz visu kaut ko uzzināt par to. Neļausimies tam, ļausimies pārliecībai, ka viņi ir jāuzaicina uz pilnvērtīgu informāciju. Un tāpēc, ja cilvēks jums nedodās šādā veidā rokās, tad vislabāk ir to sarunu pārtraukt un iet pie nākamā. Ko Rēdiņas Geidžs iesaka, kādas 10 veiksmes atslēgas? Viņš iesaka vienmēr uzrunāt zvanot. Protams, šajā laikmetā, kad mēs esam pieraduši rakstīt WhatsApp ziņas un messengeros un tam līdzīgi, ir it kā ērtāk, komfortablāk to izdarīt, bet tieši tāpēc, ka cilvēki mazāk zvana, tas nozīmē, ka, ja jūs zvanīsiet, cilvēks to uztvers, ka tas ir svarīgi. Un tāpēc
Rendijs Geičs ir pārliecināts, ka tomēr zvans ir primārais. Ieteikums, ka šai sarunai jābūt ļoti īsai, ne vairāk kā 2 minūtes. Pirmkārt, viņš saka, ka tādā veidā jūs varat vairāk uzrunāt cilvēkus, tad līdz ar to aptvert lielāku skaitu, un no kura atsījāsies līdz ar to vairāk šo te biznesa potenciālo partneru vai klientu. Un otra lieta ir tāda, ja jūs ilgi runājat pa telefonu aicinot uz sarunu, tad jūs jau nonākat pie tādas stadijas, ka jūs vai nu lūdzat, vai iebilstat, vai atbildat uz pārāk daudz jautājumiem. Un ko vēl viņš iesaka, tad, kad jūs zvanāt, turiet savā acu priekšā savu sapņu tāfeli, lai jūs saprastu, kāpēc jūs to darat, ja? Lai jūs sevi iedvesmotu un saglabātu gan šo aizrautību, gan intensitāti. Un ko vēl iesaka, ka parasti, kad jūs aicināt cilvēkus, mēs esam ļoti daudz saskārušies to, ka cilvēks, jā, viņam ir interesanti, viņš labprāt piedalītos šajā biznesā. Aiziet mājās, parunājās ar otru pusi, un nākošā dienā mēs saņemam, nē, tomēr nē, manējie mājinieki saka nē. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks nav gatavs īstenībā izstāstīt to pašu, ko mēs viņam stāstījām. Tāpēc ir ļoti vērtīgi uz sarunām aicināt arī otru pusīti. Ja? Un arī bizness pierāda, ka biznesā stabili un ilgstoši ir tieši pāri. Es domāju, ka arī mūsu Latvijas pāri ir ļoti daudz, kas apliecina to, ka tiešām tas ir ļoti labs lēmums kopā iet biznesā. Vēl svarīgi, tā kā mums tā saruna ir īsa, ja, 2 minūtes, ne vairāk, tad mums sarunas beigās ir vēlreiz tā kā jānostiprina tas, ka mēs esam vienojušies par satikšanos. Un tā kā jau uzreiz vienojamies gan par laiku, gan vietu, un līdz ar to vēlams neatzvanīt, nepārjautāt, jo parasti tas seko ļoti bieži mēdz būt tā, ka cilvēki sāk pārdomāt, atliek, bet ja mēs esam norunājuši, tā tad norunājuši, ja mēs turam savu vārdu un tiekamies. Drīzāk labāk ir nosūtīt, piemēram, ar veizu braukšanas instrukciju, kā tevi atrast, vai kur mēs satiekamies, vai Google kalendāru ielūgumu, tā kā cilvēks var uzreiz nosēvot to savā kalendārā. Un vēl Rendijs iesaka, ka mums ir jāveltī šīm zvaniem vismaz pusstundu līdz pusotrai stundai bez traucējumiem no ārpuses. Tā kā šis ir ļoti svarīgs mūsu instruments, tieši šī te uzrunāšana, cilvēku meklēšana, ar ko mēs varēsim tikties, jo tā mēs veidojam savu biznesa momentumu, ja tā drīkst teikt, un arī tas ir produktivitātes pamats, jo visa pamatā ir šīs tikšanās. Atgriežoties par sarunu pa telefonu, mums ir jāatcerās, ka kandidāts tātad nezina, ko viņš nezina. Un tad šā laikā mums ir jānotur intriga un jādod šī te iespējamība noskatīties vai ierasties vai pieslēgties šai te prezentācijai un saņemt pilnvērtīgu šo informāciju. Un kāpēc tas ir svarīgi, lai cilvēks pieņemtu pareizo lēmumu priekš sevis? Man ļoti patīk, Mārtiņš Mārtiņsons savulaik arī, kad es sākumā mācījos, viņš man ieteica ar vienu no saviem topušajiem partneriem tieši šādā veidā ar viņu runāt. Nevis, ka man ir svarīgi, lai viņš nāk biznesā, bet lai viņš pats priekš sevis saprot, cik tas viņam ir svarīgi un kādi ir tie jautājumi, uz kuriem vajag atbildēt, lai saprastu, ka tas viņam ir svarīgi un ko tas viņam dos. Kas vēl svarīgi ir, ka ja jūs zināt jau cilvēku mērķus vai vajadzības, tad jūs varat pielāgot viņam šo te uzaicinājumu un ielūgumu, jau atsperoties uz to, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Un tāpēc bieži vien šī te iepazīšanās saruna sākumā, kā tev iet, ko tu dari, ko tu šobrīd dari, ko tu plāno darīt, tad, kad jūs dzirdat cilvēku stāstus, ko viņi dara, kā viņiem iet, tad tas arī ir tas, uz kā jūs varat atspērties, lai varētu uzaicināt viņu iepazīties ar kaut ko jaunu, kaut ko noderīgu sev. Un, protams, mums jābūt gataviem tam, ka būs arī negatīvi cilvēki un tādi ir. Un teikšu, ka Latvijā ir diezgan daudz arī cīniķu un kā Rendijs Geičs, kā es saku, vienkārši ķēmu. Nevajag apstāties pie tā. Šādā gadījumā jūs vienkārši pēc iespējas ātrāk vajag beigt sarunu. Nepaveicās, jūs sastapāties šādu cilvēku,
pieklājīgi pasakiet viņiem atdievas un pievēršties nākošajiem. Kas šeit ir svarīgi, nekad nebeidziet ar šo neveiksmīgo sarunu. Mēģiniet zvanīt uzreiz nākošajiem, lai jūs beigtu ar pozitīvām emocijām, ar enerģiju, kas plūst pozitīvā virzienā un ļaut pozitīvai enerģijai darīt savu darbu. Šeit varbūt viens tāds mazs piemērs no Rendija Gedža mēģināja apmēram iztulkot savā valodā, kā tas apmēram izskatās. Ja mēs, teiksim, aicinām cilvēku uz tikšanos vai nu klātienē, viens pret vienu, vai varbūt mazāk mēs tiekamies, vai arī te pašā Zoomā, sākam ar to, ka mēs vispirms noskaidrojam, halo, vai tev ir pāris minūtes, un jāpārliecinās, vai cilvēks tiešām ir tādā situācijā, kad viņš var jūs uzklausīt, lai jūs neesat trāpījis kaut kur pa vidu, nezinu, viņš stāv veikalā pie kases, un šī brīdī, pilnīgi galīgi neko nevar pateikt, jums neatbildēt, ja? Tātad pirmais noskaidrojam, ka cilvēks ar jums var runāt, ja ne, pārzvanīsim vēlāk. Tad mēs noskaidrojam uzreiz konkrēti, mēs esam izdomājuši laiku, kad mēs viņu gribam uzaicināt, ko tu dari otrdienas vakarā. Ja cilvēks ir aizņemts, mēs beidzam sarunu un sakam, tas nekas, labi, es neko tādu pašlaik tev negribēju vairāk stāstīt, tu esi aizņemts, sazināsimies citu reizi. Šī gadījumā ļoti svarīgi atstāt šo intrigu atklātu, ko jūs gribētu ar šo cilvēku darīt un neizstāstīt visu līdz galam. Tā pašā laikā, ja tā ir individuāla tikšanās, tad acīm redzot, jūs varat atrast arī citu laiku, ko piedāvāt un saka, un ko tu dari ceturtdienas vakarā? Ja cilvēks saka, neko tādu, vai tur skatos televīziju, vai tur būšu mājās, tad jūs atceraties, ka jums ir jāpaspēj 2 minūtēs šo sarunu pabeigt un neļauties garai pratināšanai un atbildēt uz jautājumiem ar jautājumiem. Piemēram, es piedalos, vai es vadīšu, vai es iešu prezentāciju, vai es klausīšos prezentāciju, kā gūt pasīvos ienākumus un gribēju tevi uzaicināt kā savu viesi. Vai tu varētu? Cilvēki, protams, sāksimies tur jautāt, kas tā par prezentāciju, ko tas nozīmē. Labākajā gadījumā jūs varat, principā, citiem vārdiem atkārtot to pašu. Tā ir prezentācija par to, kā veidot naudas plūsmu. Vai tu varētu atnākt, vai tu varētu pieslēgties? Jo mēs meklējam cilvēkus, kuri meklē. Tātad mums ir svarīgi, ka viņiem interesē šī lieta. Un arī jāatcerās, ka mēs negribam kļūt ne par ubagiem, ne par lūdzējiem. Ja? Mēs esam lietišķi cilvēki, ja? Un mēs aicinām cilvēkus uzzināt lietišķas lietas. Un forši, ka būs noteikti tā cilvēki, kurus teiks, jā, kāpēc ne, labi, es paklausīšos, ļoti interesanti. Atliek mums tikai saskaņot vietu un laiku un pateikt, nosūtīšu sev Zoom linku un beidziet sarunu. Tomēr ir liela daļa cilvēku, kas tur sāks jautāt, un kas tas tāds ir? Vai tas nav Zimzīno, vai tas nav viena no šīm MLM lietām, kāda veida biznesa tas ir, kā sauc uzņēmumu un tā tālāk. Principā neatkarīgi no tā, ko viņi saka, jūs atbildat ar jautājumu pretī. Jūs varat izdomāt savu jautājumu paši, bet tas, ko, piemēram, šeit Rendijs Gedžs piedāvā, viņš saka, vai tu esi izlasījis kādu no Roberta Kiyosaku grāmatām, piemēram, Bagātais tētis, nabagais tētis? Ja nē, tu lieliski sapratīsi šo tu noskatoties prezentāciju, ko tu varētu šeit iegūt, vai tu esi gatavs atnākt pieslēgties, vai arī, jā, tā ir Zimzīno kompānija, un ko tu par to zini, un tad ļaujiet cilvēkam atbildēt, ko viņš tur atbildēs, tam nekādas nozīmes lielas nav. Svarīgais ir tas, ko jūs beigās sakat lieliski. Šai uzņēmumā un šai nozarē ir ļoti daudz, kas mainījies, un jūs par visu, vai tu par visu varēsi pārliecināties klātienē, noklausoties lekciju, vai tev ir tāda iespēja? Brīnišķīgi. Vai arī, tas nav gluži tas, ko jūs sauc par LMM, jo šīs biznesa modelis jau ir krietni mainījies, un šobrīd to sauc par piesaistīto vai tiešo pārdošanu. Un ko jūs par to zināt? Atkal viņš var atbildēt, ko cilvēks tagad paspīdē ar to, ko viņš zina. Jā, un tiešā laikā jūs varat nobeigt ar to, ka lieliski, bet ir daudz, kas mainījies. Un es domāju, ka tev varētu būt interesanti uzzināt, kas un kā šajā nozarē šobrīd notiek. Vai tu to varēsi? Un atliek vienoties par laiku vietu un beigt šo zvanu. Un ķerties pie nākošā zvana, kamēr jūs esat silts. Viņš šeit vēl piedāvā dažādus variantus, es varbūt neiegrimšu. Ja jūs vēlaties noteikti apskatieties šo te grāmatu, to var atrast Amazonā un arī
Jā, Amazonā, principā, es arī pirku. Nobeigumā es gribētu teikt tā, ka mēģinot uzrunāt, ka šīs te svarīgais solis, kas ir jāspēr uz to, lai mums notiktu šīs tikšanās, jo bez tikšanām nav biznesa, un bez tikšanām nav iespējas arī cilvēks iepazīstināt ar šiem te produktiem. Un vienmēr atceraties, ka daudzi no jūsu labākajiem līderiem visbiežāk atnāks no tiem cilvēkiem, kurus jūs vēl nepazīstat. Un tāpēc paši ikdienā skatoties apkārt pēc spicākajiem cilvēkiem, tas tā kā Rendijs Geits iesaka. Un cilvēki, kuri gūst panākumus citās jomās, parasti gūst panākumus arī tiešajā pārdošanā. Ja pārfrāzējot, es varētu teikt tā, ka cilvēki, kuri dara, tie arī izdara. Un ja jums ir kāds cilvēks, uz kuru jūs uzrunājat, viņš saka, es jau tik daudz daru, un man jau tas un tas un tas ir brīnišķīgi. Tas nozīmē, ka arī šo tu varēsi izdarīt, un varbūt no kaut kā liekā varēsi atteikties. Un šī te māksla uzrunāt cilvēkus, tā ir jāslīpē dienā, tā neradīsies pat no sevis, tāpēc trenējieties, darbojieties. Un vēl viena svarīga lieta ir, ka droši var uzrunāt cilvēks arī ne tikai tos, kas ir sarakstā savā jūsu, bet ikdienā sev apkārt. Un ja jūs ieraugat kā cilvēku, kas brīnišķīgi dara savu darbu savā vietā, nezinu, vai tas ir lielisks taksimetru šoferis vai kāds oficiants vai veikalu pārdevējs, jūs redzat, ka viņš ir atsaucīgs, sirsnīgs, rūpējās par jums, tad viņš acīm redzot varētu būt lielisks kandidāts arī uz šo mūsu biznesu, un tā viņam arī atklāti ir jāpasaka. Un brīnišķīgi, ja jums vienmēr līdzi ir somiņā, teiksim, kā man somiņā, varbūt mašīnā, ja? Kāds no materiāliem vai jūsu vizītkarti, ko jūs varat cilvēkam atstāt un uzaicināt viņu uz lekcijām tālāk, ar viņu sazināties. Un vēl, ko Rendijs Geits saka, ka šī uzaicināšana ir tik vērtīga, tā principā ir ienesīgākā no prasmēm šajā biznesā. Tāpēc tu mācieties. Un, teiksim, tas, ko es šobrīd izstāstīju, tikai viena tāda grāmatas izvilkums, vienas nodaļas, jā, bet principā mēs varam mācīties no saviem līderiem, kā viņi to dara un prasīt tiešā tekstā, kā tu, Ivar, to dari, kā tu, Elīna, to dari, izstāstiet mums, parādiet savu piemēru. Un mēs visi no tā varam mācīties un pielāgot sev, savai dabiskajai personībai, tādi, kā mēs esam. Mums nav ne par ko jāpārkļūst, jāpārmainās ļoti. Mums vienkārši ir jāatrod savs risinājums, kā mēs atrodam ceļu pie cilvēkiem, pie viņu sirdīm, pie viņu dvēselēm, lai viņi nāktu šajā biznesā, lai viņi palīdzētu sev, savai ģimenei un visiem cilvēkiem apkārt. Tas man šodien viss. Paldies, Elita! Ļoti skaidri un ļoti izsmeļoši. Un es patiesībā it īpaši jaunajiem partneriem, bet tajā pašā laikā arī partneriem, kuri varbūt nejūtās tik ērti un jūtās varbūt kaut kādos mirkļos kaut ko pazaudējuši, es ieteiktu, jūs variet pēc tam, kad būs jau arī pieejams visas šīs te apmācības ierakstu formā, skatieties vēl un vēl, jo tur bija ļoti daudz tieši praktisku, tieši tādi attieksmes un arī varbūt pat ļoti konkrēti uzrunāšanas veidi, kurus jums nav jākautrējās vienkārši izmantot.